Jau rīt Igaunijā notiks viena no pēdējo gadu nozīmīgākajām valsts vizītēm Baltijā. Tallinā viesosies Amerikas Savienoto Valstu prezidents Baraks Obama. Ar viņu tiksies arī Latvijas valsts galva. Par šo tikšanos, kurā piedalīsies arī Igaunijas un Lietuvas pirmās personas, jautāsim mūsu prezidentam Andrim Bērziņam. Labrīt! Labrīt! Prezidenta kungs, šodien vēl pirms doties uz Igauniju tiekties ar ārlietu ministru un arī aizsardzības ministru, noteikti pārunāsiet rītdienas tikšanos ar ASV prezidentu Baraku Obamu. Vai centīsieties panākt ko konkrētu šīs tikšanās laikā? Protams, mēs šodien pārunāsim, bet ne tikai Tallinas kontekstā, protams, arī Velsas kontekstā, jo tas jau ar nākamā dienā mēs būsim tur, tāpēc šo te pēdējā saskaņošana, pēdējie mūsu vērtējums par situāciju, ja, sasniegtais, lai varētu ļoti precīzi informēt un lai nonāktu pie tādiem kopīgiem pareiziem secinājumiem. Bet vai centīsieties panākt jau ko konkrētāku arī šīs tikšanās laikā? Ne, nu, šī tikšanās ir pēdējā no ķēdes, kas sākās 30. augustā pagājušajā gadā. Acīm redzot, tomēr ASV puse bija daudz tālredzīgāk, uzaicinot jau Baltijas valstu prezidents, lai šo te procesu kolektīvās aizsardzības sistēmas uzlabošana, jūtot draudz pasaulē, viņi sākās turpinājās 2. jūnijā šajā gadā Varšavā, kur arī bija pieaicināti tās valsts, kas ir būtībā saistītas vairāk ar Eiropas Savienības austrumu robežu, lai veidotu vienotu sapratni un arī meklēt vienotus attīstības ceļus. Un šeit mēs acīm redzot, tā kā šis loks būs šaurāks, mēs tomēr fokusēsimies vairāk uz mūsu attīstības situāciju. Protams, pamat jautājums būs starptautiskā drošība, jo tas, kas pašlaik notiek Irākā un Sīrijā, ir vairāk kā biedējoši. Tur ir jāatrod tomēr kopīga vienošanās un kopīgs risinājums, lai šo te tiešām lielo ugunsgrēku perēkli tomēr vismaz ierobežot. Tieši Latvijai nemazāk biedējuši tas, kas notiek arī Ukrainā. Protams. Tas būs galvenais jautājums, bet tomēr skatoties vispārīgā kontekstā. Ko pasaulē, jūsuprāt, demonstrē šī Baraka Obamas vizīte? It īpaši šajā laikā, kad Krievija arvien agresīvāk demonstrē savu spēku Ukrainā. Skaidrs ir, ka ASV vadošā loma NATO paliek, bet to, ka jāattīst ir vismaz Eiropas Savienības iekšēnē šīs te spējas daudz vairāk, tas ir viens no tiem jautājumiem, un šī te saskaņošana, lai nerastos kaut kādas savstarpējas, teiksim, es nedomāju nesaskaņas, bet nesāktos nesaskaņot darbību ir ļoti būtiski šajā situācijā, un tas fokus ir uz Eiropu šobrīd, tāpēc arī Obamas kungs ir šeit. Vai šī vizīte kalpo kā savu veidu drošības garants Latvijai? Es domāju, ka mēs neesam mazāk droši kā pārējās NATO valsts, jo tas vēstījums vienmēr ir bijis pirmais, bet šīs te visas tikšanās ir informācijas apmaiņa un risinājumi, kā stiprināt šo te drošību atbilstoši šai te jaunajai situācijai. It sevišķi, protams, priekš mums šai te Krievijas agresīvai rīcībai Ukrainā, kā mums veidot tomēr pietiekami elastīgus aizsardzības spējas, kas atbilst šai jaunai realitātei. Atbildot uz Eiropas Savienības sankcijām, Krievija ievies lauksaimniecības produktu embargo. Pat labāk jau rit tā nedēļa, kas ir dota Eiropas komisijai, lai spriest par jaunām sankcijām pret Krieviju. Visticamāk, ja tās tiks ieviestas, tas arī nepaliks bez atbildes no Krievijas puses. Vai redzat kādas iespējas sadarboties Latvijai ar Amerikas Savienotajām valstīm, lai mazinātu šī embargo ietekmi? Protams, pirmais ir šis lielais jau ilgtermiņa jautājums enerģētiskā drošība. Tāpēc man arī ir jau plānota un tiek saskaņot vizīte Hjustonā, lai risinātu jautājumus par enerģētiskā drošību ilgtermiņā. Un, protams, arī rītdienas viens no jautājumiem ir šis transatlantijas tirzniecības un investīciju līguma darbības attīstība. Jo es uzskatu, ka sevišķi Baltijai un Latvijai veidojot kontaktus ar Centrālā Āzijas zemēm
ir šis ļoti, ļoti būtisks jautājums. Un viņš arī saistīts ar visiem šīm situāciju, protams, ar Krievijas embargo uz pārtiks precēm. Bērziņkungs, varbūt jūs jau dosieties uz Tallinu ar konkrētu mapīti ar piedāvājumiem Obamas kungam, piemēram, eksportēt mūsu pārtiks produktus uz Amerikas Savienotajām valstīm? Es domāju, ka šie jautājumi tiek risināti konkrētu ministru līmenī. Un, protams, pirmais, ja runājam par lauksaimniecības politiku, tas būs šo te lauksaimniecības ministru tikšanās 5. septembrī, jo tomēr lielās līgumas būs Eiropas Savienība, Amerika. Jau mums ir jāatrod šis te labākais risinājums šeit Eiropas Savienībā un mūsu izstrādātie priekšlikumi, kas ir iesniegti šai te lauksaimniecības komisijai, ir ļoti detalizēti un ļoti precīzi. Ja? Un viņi arī tur tiks izvērtēts, un es esmu pārliecināts arī izmantots visas Eiropas Savienības iespējas, lai šo te jautājumu stabilizētu. Un, protams, tas ir nākotnes jautājums, ja par šī te līguma noslēgšanu, labākajā gadījumā viņš vēl prasīs gadu, jo tas ir ļoti komplekss un ļoti tālajošs dokuments, tāpēc tur viņš nevar notikt uzreiz. Bet šīs te darbības ar Amerikas dažādiem uzņēmējiem, viņas ļoti strauji attīstās Latvijā. Viņas varbūt nejūt tā publiski, bet ir daudzās sfērās šīs tie aktivitātes notiek tādā ļoti jau konkrētā līmenī, izvērtējot situāciju, rēķinot biznesa plāns. Tas ir procesā, bet šie te visi pasākumi tomēr ir risināmi jau uzņēmējdarbības līmenī. To, ka atbalsts ir no visām pusēm, lai tas attīstītos, par to šaubu nav, tāpēc mēs varam sagaidīt jau šajā gadā ļoti praktisks risinājums nozarēs, kas spēlē lielu lomu Latvijā. Un es esmu pārliecināts arī, ka šajā te enerģētikas sfērā, ka tas nebūs vienkārši, bet tas ir iespējams, ka mums būs lieli partneri šajā te enerģētikas lomā, kas ir spējīgi tomēr sabalansēt strādāt ar jebkuras pārējās pasaules daļas, it sevišķi ar mūsu austrumu kaimiņu lielajiem enerģētikas piegādātājiem. Tā ir obligātā nepieciešamība, pie tā tiek strādāts. Jau pieskārāmies NATO samitam Velsā. NATO ģenerālsekretārs Anders Foks Rasmussens izteicies, ka tātad varētu pastiprināt alianses klātbūtni Austrum Eiropā. Vai jūsuprāt arī tas liecina un arī Obamas vizīte runā par to, ka mums izdosies Velsas samitā tomēr panākt to, ka mums ir šī te pastāvīgā NATO klātbūtne mūsu valstī, pret ko iepriekš tomēr nostājās arī Vācijas kanclere? Pirmkārt, es gribētu tomēr izteikt pateicību ASV par šo te ļoti straujo klātbūtnes palielinājumu jau sākot no aprīļa. Tomēr sevišķi gaisa patrulēšanā viņš nav salīdzināmi tie spēki, kādi ir šobrīd. Arī amerikāņi tieši viena šīs te rotas klātbūt. Bet pie tā tiek strādāts kompleksi, lai Eiropas Savienības iekšienē būtu arī vairāk šīs te rotācijas un pārvietošanās un, protams, šīs te nepieciešamās saskaņotās darbības ar to, ka Baltijas armijas štabi strādā ļoti saskaņot, to vien nav pietiekami, jo tomēr, zinot mūsu to situāciju, kad mums ir gan gaisa, gan jūra, gan sauszeme, tas ir ļoti sarežģīts vingrinājums, un šīs te iestrādes jau ir tīri praktisks Eiropas līmenī, kur tiks ietvērti Eiropas valsts spēki, bet tas neizslēdz, kad amerikāņi klātbūtni un neizslēdz arī iespēju, būt šeit vairāk ne tikai Eiropas, bet arī Amerikas dažādām militārajām struktūru vienībām. Bet viss tas jau, viņš faktiski ir, lai viņas varētu strādāt kopā, tas ir pastāvīgs mācības ar dažādiem mērķiem un uzdevumiem, lai saskaņot šo rīcību.
Principā tas jau notiek un notiks. Jā, tas notiek un notiks tālāk, un es vēl vienreiz gribētu uzsvērt, ka katras valsts, tā skaitā Latvijas un visas Eiropas Savienības aizsardzības spēja ir jāstiprina, un tur ir liels potenciāls, un šīs te praktiskās iestrādes arī tiks apspriestas šeit vēl samitā, jau tīri, jau praktiski, lai vienotos, jo tas arī nav tik vienkārši, jo šie te skaidri zinot, ka valsts ir dažādu potenciālu. Tas, kas pašlaik tiek apspriests, viens tas projekts, kad tas saucamais ietver valsts koncepts, ja, kad kāda lielāka valsts, kurai šis potenciāls ir lielāks, strādā kopā ar vairākām nelielām zemēm, lai izmantot šīs lielās valsts kopējo potenciālu, un katras valsts šo te īpašo spēju, lai tiešām varētu risināt šos te jautājumus, nu, kā parāda šī te hibrīdā kara stratēģija, ka vairs tādas konvencionālas metodas, kad liels karaspēku plūsmas un saprotamā veidā informēts, šeit ir pavisam cits koncepts un pie viņa tiek strādāts, un tas arī būs viens no tiem jautājumiem. Un tomēr Krievijas līderis Putins Eiropas komisijas prezidentam Barozo teica, ja vien viņš gribētu, viņa Krievijas spēki Kijevā būtu 2 nedēļu laikā. Tāpēc mums ir jādara viss, lai viņš to negribētu, un tas arī tiek darīts. Kā redzat, kā attīstīsies tālākā situācija? Nē, nu skaidrs, vājais vienmēr būs zaudētājs. Uz šobrīd, es domāju, ka jebkuram ir skaidrs, ka NATO ir lielākais spēks, bet viņš ir jāstiprina un jāpieskaņo esošai situācijai. Tas tiek darīts. Un, protams, Ukrainas situācijā nav cita risinājuma kā tikai diplomātiskā no pārējās pasaules puses. Neviens neredz citu, un es esmu pārliecināts, ka tāds arī nebūs, un ka visi šie te kopīgie aizsardzības spēju stiprināšana, saskaņotas rīcības stiprināšana novedīs pie tā, pie normāla diplomātiskā procesa, kas radīs pamatu, lai Ukraina varētu iet tālāk, jo es domāju, ka mēs katrs saprotam, ka Ukraina jau tomēr iepriekšējā periodā ir novest gan pie ekonomiskā, gan pie politiskā, gan arī pie morālā tāda tomēr, dziļas krīzes līmeņa. Bērziņkungs, tomēr uz diplomātiskām sarunām smags ceļš ejams. Tātad Eiropas Savienība plāno pat iespējams jaunas sankcijas. Iespējams sekos Krievijas atbildes reakcija, kas ir visai droši. Vai Latvija ir izvērtējusi visus Krievijas iespējamos atbildes scenārijus? Tātad tie varētu skart enerģētiku, tranzītu. Vai tie ir izvērtēti? Protams, visus nekad neizvērtēs, bet šie te pamata, es jau uzsvēru, ja, ka šie enerģētiskie risinājumi tiek meklēti un tiek veidots arī atbildes gan Eiropā, it sevišķi Polijā, šīs te mana vizīte Hjustonā. Un par pārējiem, protams, ir jārēķinās, kad zināma pārēja notiks. Nepavēlt arī mēs, teiksim, veidojam šos te kontaktus pasaulē. Es domāju, Centrālā Āzijā. Protams, tas ir saistīts ar tranzītu un ar tranzītu plūsmu izmaiņām, ja tas notiks. Bet pasauli tomēr, pēc man uzskata, viņa jau ir ekonomiskā līmenī tik ļoti sasaistīti, ja, ka viņu, pasauli faktiski ir atvērta. Ja tā skatās, kas ir aizvērts zem uz šobrīd? Kuba es atvainojos, Kuba būtībā Ziemeļkoreja, ja, ir tīri noslēgta. Visu pārējie tomēr cilvēku, kapitālu, preču kustība vairāk vai mazāk notiek. Tāpēc tas ir objektīvs process, viņš arī notiks vienalga. Līdzās starptautiskajām aktualitātēm ļoti būtisks ir tomēr arī lietas, kas notiek pašmājās, un viens no tiem ir bankas Citadele pārdošanas process. Vai jums ir pieņemams un saprotams tas, kādēļ šis process ir slepens? Es tomēr uzskatu, ka šī te problēma ir, protams, man prieks, ka ir interese par šo te banku, ja, bet arī vēlēšana tūms rada šos te it kā izskaidrojumu. Pēc manas sapratnes, ja, ka tas process vismaz iesākts bija ļoti normāli.
Soģena konsultants, kas izvērtēja visu, sastādīja rīcības plānu. Tur nav nekā ne slepena, protams, šajā noslēguma fāzē, kad runa ir par konkrētu dalībnieku dalību, un šī informācija tomēr ir komerc noslēpums. Ja? Tāpēc šādas komerc darījums mums ir vienkārši valdībai jāuzticās. Un Viņi to tomēr neiebilst tātad es neredzu citu veidu, jo tā ir pieņemtā prakse, visi tie soļi veikti. Jā. Es, protams, nevaru izslēgt, ka kāds tur, kad ne visu rīcība ir pilnīgi korekti, jā, bet tomēr kādam ir jāuzticās. Ja mēs gribēsim visu apšaubīt, tad jau publiski šāds komerci jautājums nevar atrisināt. Tāpēc tur neviens nesaka, kas tur ir nepareizi. To, ka saka, kad gribētu vairāk zināt, tā ir dabīga interese. Bet vai no tā tam procesam kaut kas labāk būs, es nezinu. Es neredzu tur tādu, izņemot citu intereses, konkrētu grupu vai cilvēku un šo te politisko priekšvēlēšanu gaisotni, es citu iemeslu neredzu. Un pēc rezultātiem jau varēs spriest arī, kas tur ir iznācis. Tiesa ir izskanējis, ka šis te fonds, kuram ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības iegādāties banku, nav piedāvājis labāko cenu. Un pirms vairākiem gadiem līdzīgs notikums ir bijis arī Austrijā, kas beidzās ar to, ka Eiropas komisija valstī uzlika sodu par šo te precedentu, jo valsts bija nākusi pretī vienam no pretendentiem, tas beigās izmaksāja pārāk dārgi. Vai mēs vai Latvija neriskē arī tikt sodīta? Šajā gadījumā tomēr piedalās Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka ar savu daļu. Un tā ir tomēr Eiropas struktūra, kas šīs lietas ļoti labi saprot. Tas man ir pietiekami ilga pieredze bijusi strādājot ar Eiropas rekonstrukcijas attīstības banku. Es uzticos viņu darbībai, un viņa klātbūt man ļauj izteikt to, ko es tikko teicu. Ja tur viņa nebūtu, tad varētu vēl spriest. Bet tur ir Eiropas institūcija, kas rīkojas ar Eiropas Savienības naudu. Bērziņkungs, vēl runājot par vēl kādu pārdošanas procesu mūsu valstī, Liepājas metalurga pārdošanu, vai šajā procesā saskatāt necaurspīdīgumu, ko piemin atsevišķas personas? Katrā gadījumā no manas iepriekšējās pieredzes šis projekts pats par sevi, man bija iespēja vērtēt šo te projektu iepriekš. Izmantojot Zviedru pieredzi šajā industrijā, bija skaidrs, ka tas ir vairāk kā riskants. Ja? Tāpēc šis rezultāts man nav pārsteigums, ka tā tas beidzās. Ja? Un ja kāds cer tagad, ka tur atgūs visu to, ko viņš tur ieguldīs, nenotiek tādā veidā, ka no bankrotējušu uzņēmumu atgūs to, ko kreditori ieguldi. Ja? Tāpēc, man šķiet, ka tomēr labākais būtu, un tur ir ļoti grūti atrast šo te jauno īpašnieku, jo tur tikai var būt tas, kas ir dziļi šajā tirgu iekšā, un ka šī viena daļiņa no viņa darbības, bet kā atsevišķi, ja tur kāds cer atnāks gaišais tēls un paņems, un tagad tas ir saistīts ar metālūžņiem. Viņš jau nav tāda ražošana, kaut ko var te visu uz vietas, un arī tā produkcija jau ir tikai būtībā celtniecības, viens no celtniecības saistošiem materiāliem. Tas ir ļoti sarežģīti cerēt, ka tas rezultāts būs visiem pilnīgi apmierinoši. Bet ja izdosies tiešām atrast šo te īpašnieku, kas šo rūpnīcu iekustinās, tas, man liekas, būtu lieliski Latvijai, kad... Tas noteikti būtu lieliski ziņa. Prezidenta kungs, vakar zinība diena, 1. septembris. Kurā skolā bijāt un kādiem vārdiem ievadījāt skolēnus jaunajā mācību gadā? Man interese tomēr ir, kad bērniem vairāk liek un ļauj darīt kaut ko praktisks bez zinībām. Un sakot, ka skolēni pārslogot, tāpēc izvēlējos Oskara Kalpaka pamatskolu, kur ir šī te tomēr... Praktiskā dzīve, lietišķā dzīve no 1. līdz 9. klasē, un man tas liekas tik jauki, kad sasniedzot 9. klasi, katrs tajā virzienā, kur viņam liekas vistuvākais, viņš veido savu diplomu darbu. Ja? Un tā skolā
es domāju, tik labas iespējas tiem bērniem. Tur var visu katrs izmēģināt, gan gleznošanu, gan ar mālu pastrādāt. Nu, viss, kas saistīts ar cilvēcisko dzīvi, ar galdniecību, dažādos līmeņos, no parastā koka skrūbeņķa uz pašām modernākām iekārtām. Tā ir kolosāla skola. Un mans tas vēlējums, protams, tiem skolēniem bija labus un prasīgus skolotājus. Un man tā sajūta bija, ka tur viņi arī tādi ir un ka tur tas notiks. Prezidenta kungs, kādas tad jums pašam bija atzīmes skolas laikā? Man, teiksim, virs vidējā, jo man tā dzīve tomēr skolas laikā, viņi bija praktiski un vienkārši. Nākot mājās, vispirms bija jāstrādā, un tad tikai varēja pie mācībām ķerties. Bet tas man dzīvē norūdīja un lika atrast vienmēr, un tagad vēl liek atrast ceļu jebkurā situācijā, lai tu varētu iet uz priekšu. Paldies, kā redzams, atzīmes vienmēr nav pats svarīgākais, vai ne? Nē. Ir svarīgi apgūt zināšanas un prast viņas pielietot. Un tas process ir Latvijā iesācies. Ja? Un tas uzskats, ka mūsu izglītības sistēma attīstās negatīvā virzienā, es tam negribu piekrist. Ja? Tomēr, skatoties arī vakar bija iespēja pasniegt apbalvojumus mūsu labākiem olimpiāžu uzvarētājiem. Ja no 30 dalībniekiem, kur vidēji piedalījās apmēram 90 valsts šajos dažādos konkursos, ja, mēs tomēr ieguvām 6 sudraba, 8 bronzas un vairākas pateicības. Ja, tas nozīmē, ka faktiski vairāk pa pusi no mūsu dalībniekiem tika novērtēti pašā augstākajā līmenī. Un skatoties, kā tie jaunieši, sevišķi 2 fiziķi, kas saņēma šīs te medaļas, ja viņi tagad sākuši studēt fiziku, nu par IT nerunājot, ja, kad man, protams, mīļākais ir matemātika un arī matemātikā. Un vēl kas ir vakardienas tas novērojums, ka šī ģeogrāfija vairs nav tikai Rīgas pirmā ģimnāzija vai kāda Rīgas skola. Viņi ir pa visu Latviju, ja. Teiksim, Aglonas vidusskola, ja, arī. Nu, pasakāji, tas ir Daugavpils, ja, mans Cēsis tuvās, ja, ir pa visu Latviju šie te labākie, ja, kas uzvar pasaulē, ja, nu, ko mēs runājam, ka mēs atpaliekam, nu, mēs parādām, nu, tas ir vislabākais salīdzinājums. Ir ar ko lepoties, kā saka? Ir ar ko lepoties, un tas ir visās sfērās tomēr. Mēs nenovērtējam tos, kas labi dara, jo tie klusē, kas labi, viņi ar to necenšas, viņi jūtās iekšēji labi un viņi iet uz priekšu, bet mēs to nespējam uztvert. Mēs redzam negatīvo, nē, tas ir jārisina, par to šaubu nav, bet tomēr mums ir pamats arī lepoties un justies drošiem, aizsargātiem. Es esmu pārliecināts, ka Obamas kungs sāks ar to, ka mūsu svētais solījums ir tāds, 5. pants ir darbībā, mums tik kopā jāmeklē ceļš, kā viņu pareizi risināt, lai mēs visi kopā justos droši. Bērziņkungs, paldies par jūsu ieskatu politikā un arī izglītībā un visos procesos. Paldies. Paldies.